Bet kur sākās tie lielie riski? Lielie riski sākās, iedomāsimies, mēs esam šis kārtīgais investors, kurš ir krājis, investējis, tādu vērā ņemamu bagātību jau saveidojis. Un mēs turpinam dzīvot tāpatās tā kā iepriekšējā 10 gadē, iepriekšējos vēl kaut kādus ilgākus gadus. Domājot, ka tieši tāpatās būs arī uz priekšu nākotnē. Un te var atnākt lielā vilšanās to, ka var tā arī nenotikt. Un tad jautājums ir par to, vai mēs esam gatavi piedzīvot tā saucamo zaudēto 10 gadi, ar domu tādu, ka, piemēram, daļa vai liela daļa no mūsu ieguldījumiem vai nu sasniedz nulles ienesīgumu vai pat negatīvu. Man tādu scenāriju negribētos piedzīvot. Jā. Es zinu, ka cilvēkiem šobrīd ir ļoti paaugstinātas gaidas par to, kādam ienesīgumam vajadzētu būt. Tad visi bez mazliet gaida, tam vajadzētu būt 8, 9, 10% gadā. Bet, ja šo 8, 9, 10% gadā faktiski atnāk, piemēram, 0, ja? Bet vai, piemēram, -1% gadā, kā tad tu jutīsies? Ja? Vai tev vajadzēja būt naudai vairāk nekā dubultotai nākamajos 10 gados, bet faktiski tev ir tikpat, cik šodien, un tu vēl esi zaudējis pirktspēju. Tāds scenārijs pastāv, un tā varbūtība ne tuvu nav 0. Protams, tā nav 100%, tā arī es negribētu kaut kādu konkrētu skaitli piešķirt šai varbūtībai. Tomēr, manuprāt, šī varbūtība ir pieaugusi, ņemot vērā to, cik ļoti ir pieauguši novērtējumi no ASV akciju indeksam, tā pašam S&P 500 indeksam.